Es jums gribu pastāstīt veiksmu stāstu. Mans vārds ir Andris, es esmu no Jūrmalas. Bet, kā jūs ziniet, nevienmēr visa veiksme beidzās tā uzreiz raiti. Tātad es kādus 10 gadus ārstējos. Pēkšņi sāk sāpēt kāja. Sāp, viss, tad jāiet pie daktera ir. Tad ir jāārstē nervi, tad ir vajadzīgs ziede, prohtivazīns, tad ir jādzer tabletes, detraleks, jā. Bet tā sāpes turpinās un jāmeklē vēl dakteri ir. Nonāku diagnostikas centrā, tur tiek uzstādīta diagnoze, un diagnoze ir ļoti, ļoti sarežģīta. Un, ziniet, jau tad tautā skanēja, jeb izskanēja tāda balss, Rīgā, Krištāna Barona ielā ir veselības centrs 4. Dodies uz turieni. Jā, zvanu, man gan uzreiz saka tā, ziniet, pie mums ir ļoti liels rindas ir un tā, bet tas mans izmisīgais tāds palīdzības sauciens bija tā, ka burtiski liekas 2-3 dienu laikā, un es esmu pie sava ārstējošā ārsta Inns Ūdris. Un, ziniet, viņš skatās, un tad es dzirdu tādus ļoti patīkams vārdus: dakteri ir kļūdījušies. Diagnoze nav pareiza. Tātad 10 gadus es cietu sāpes, un izrādās, ka risinājums ir ļoti vienkāršs. Ir jāvalkā kompresijas zeķes, un tas ir viss. Jā, sākot valkāt šīs zeķes, sajūtas ir lielisks, sāpes vairāk neatjaunojās, es varu strādāt, es varu pelnīt naudu, viss ir labi. Bet, redziet, tomēr tā slimība bija veikusi savu darbu, tas asinsvads palikās gada laikā lielāks, ja es nešaubos no kādiem, labi, respektīvi viņš palikās lielāks. Un Inns Ūdris man piedāvā operāciju. Un tagad būs tas pats interesantākais, kad viss tas, kas ar man notikās, cilvēki man saka, ko tu jokojies, kā operācija var būt lieliska. Bet tas, kas ar manis bija, tas viss bija lieliski. Es vēlreiz to atkārtoju. Tev sagaida, tev aizved uz istabiņu. Tur ir gulta, tur ir sanitārais mezgls, tur ir skapīts, tur ir televizors. Vispār pašu operāciju es nejūtu. Viss ir atsāpināts. Lai es tikai neteiktu, tur bija labi, man nepatikās muzika. Bet izrādās arī to varēja pasūtīt un klausīties operācijas laikā, kādu tu vēlies muziku. Pēc tam jāceļās augšā, tu nedrīkst klibot, tev jāiet ir uz istabiņu, un tur man sagaidīja tāds mazs pārsteigums, bet tas bija ļoti patīkami. Tev piedāvā tēju, tev piedāvā cepums, tev ir jādzer ūdens. Stādieties priekšā pēc operācijas, es ar kājām dodos kādu 800 metrus trolejbusu, Rīgas centrālā dzelzceļa stacija, tur viadukti augšā, lejā, pa trepēm, pa kāpnēm. Es esmu vilcienā, tur es nolieku savu operēto kāju uz sēdekli un braucu uz savu Jūrmalu. Tur jau ir labāk, tur jau ir Jūrmala, tur jau ir tā vēsāk, es esmu mājās. Nākošā dienā ar kājām atkal pie daktera, un tur man sagaida māsiņa Guna. Ziniet, viņa ir tāda, foršiņa. Un ja man jāsaka par dakteru, par Inns Ūdris, viņš mīl cilvēkus. Jūs ieklausieties, ko es saku. Viņš nestrādā tikai naudas dēļ. Viņš it kā no malas skatās, vēro un smaida un dara savu darbu. Un pēc mēneša, man atkal tur viss bija jāizpild to, ko saku, jo liekas, katram cilvēkam taču ir kaut kas cits, vai ne? Bija jādzer daudz ūdens un jālieto atkal detraleks, es nezinu, kāpēc, bet bija jādzer tās zāles. Un pēc mēneša es esmu vesels. Zeķes vairāk var nevilkt kompresijas, ja? Un veselu gadu es varu pie daktera neierasties, un es gribētu teikt, ka es jūtos lieliski.